Sveiki! Šoreiz es pastāstīšu par deguna kaulu, vaiga kaulu, asaru kaulu un atrašanās vietu os conche nasalis ventralis. Visiem 4 dzīvniekiem. Sākšu ar zirgu. Zirgam os nasale ir šis kauls. Šis ir pārakauls, un šis ir viens no tiem. Tad pie os nasale vēl ir termins incizūra, nanoincizīva, un tā vieta atrodas šeit, tas ierops atrodas šeit. Tālāk, os conche nasalis ventralis. Es varēšu pastāstīt par atrašanās vietu. Tā ir atrašanās vieta starp nāsīm. Tas ir šīs kauls, brūnais. Bet tas nav katram dzīvniekam atšķirīgi. Tas ir visiem apmēram vienā vietā. Tālāk es pastāstīšu par os lacrimale. Tam izšķir orbītas virsmu, kas ir šī virsma. Šī visa iekšējā acis orbītas virsma. Un izšķir deguna virsmu. Tā ir šī virsma. Ārējā, tā teikt, sejas. Tad ir tāda fossa sakci lacrimālis. Tā bedre atrodas iekšpusē. Gluži ne iekšpusē, bet tā ir šajā vietā. Pie šī te vietā. Kanālis lacrimālis atverās ar foramen lacrimāle. Tas ir caurums, kurš atrodas tuvāk deguna virsmai. Zirgam vēl izšķir 2 izaugumus. Processus lacrimālis rostralis, tas ir šīs izaugums. Citiem zirgiem var būt arī milimetru vai 2 milimetrus liels. Un izšķir vēl processus lacrimālis caudālis. Tas ir, lūk, šis izaugums. Tad tas arī viss par zirgu. Tālāk govi asaru. Govī šajā gadījumā nav deguna kauls. Viņi bieži nolūst. Bet nav lielas īpatnības. Tā incizūra nanoincizīva atrodas tajā pašā govī, kur zirgam. Tāpatās arī cūkai. Cūkai incizūra nanoincizīva atrodas šajā vietā. Un sunim tā ir gandrīz nemanāma. Tā atrodas starp deguna kaulu un starp os incizīvumu. Tas ir šīs kauliņš. Visiem dzīvniekiem atrodas starp šiem 2 kauliem. Tālāk pastāstīšu par os lacrimāle govi. Tas ir daudz attīstītāks nekā zirgam. Tas ir, lūk, šīs kauliņš. Un šis kauls turpinās arī iekšpusē. Tā, lūk. Pie os lacrimālis izšķir facies orbitālis, kas būs, lūk, šī virsmiņa. Iekšējā. Un facies nasālis, tā būs šī te ārējā virsma. Tad fossa sakci lacrimālis govī atradīsies šeit. Vienā no šīm ir bedre. Un kanālis lacrimālis tāpat atvērsies ar foramen lacrimāle, un foramen lacrimāle ir šis caurums. Šis caurums.
Tālāk govī būs. Govī atgremotājiem būs bulla lakrimālis, kas ir asaru kaula pūslis. Tas ir šāds pūslītis. Nevienam citam dzīvniekam izņemot atgremotāju tāda nav. No māju dzīvniekiem. Un tas arī viss par. Tad cūkai asaru kauls ir šis kauls. Visiem dzīvniekiem tas atrodas rostrāli no orbītas, acis orbītas. Šajā asaru kaulā izšķir arī orbītas virsmu. Tā būs lūk šī virsma. Deguna virsma, tā būs lūk šī virsma. Tālāk būs asaru kanāls, atveras ar vairākiem foramina lakrimāliem. Cūka ir tāds tiešām interesants dzīvnieks. Lūk, var redzēt divus asaru kaula kanālus, foramina lakrimāliem. Tas arī viss par cūku pie šī kaula. Sunim asaru kauls būs ļoti, ļoti maziņš. Šis te redzamais, šim sunim, šis te redzamais kvadrātiņš, šis kvadrātiņš. Asaru kaula kanāls atverās ar šo caurumiņu, kur vienā pincetes galā ir caurumiņš. Un tam it kā ir orbītas virsma. Šī virsma iekšējā pie acis ir orbītas virsma, bet par deguna virsmu, jā, šim sunim tā ir kādu milimetru plata. Bet citiem suņiem var arī būt savādāk, bet sunim tā ir ļoti, šis kauls ļoti maz ir ārpusē. Tā kaut kā. Nākošais, par ko es pastāstīšu, ir oozigomātikum. Tas ir vaiga kauls. Sākšu ar zirgu. Tam izšķir laterālo virsmu, kas ir visa lūk. Šis ir oozigomātikum, šis te kauls. Šis viņš arī iestiepjās iekšpusē līdz šai vietai. Un tad ar tādu zariņu aiziet uz priekšu. Šim kaulam šķir laterālo virsmu, kas ir šī te virsmiņa. Un orbītas virsmu, kas ir lūk šī virsma. Lūk šī virsma. Tālūk. Vēl šķir divus izaugumus. Viens ir deniņu izaugums, processus temporālis. Tas ir šis izaugums. Šis izaugums. Un processus frontālis, kas ir pieris izaugums, kas ir lūk šajā vietā. Tas, kas ir tuvāk uz pieris pusi, tas arī ir šis izaugums uz laterālās virsmas. Tad govī šis kauls izskatās šādi. Tas ir lūk šīs kauliņš. Viņš arī aiziet lejā un iekšpusē arī mazliet ieiet līdz šejienei. Un beidzās lūk šajā vietā. Šeit var ļoti labi redzēt šuvi šim kaulam. Un apakšā arī ar izaugumu beidzās. Šim kaulam šķir laterālo virsmu, kurā arī ir visa virsmiņa, kas ir ārpusē. Un orbītas virsmu, kas ir virsma, kas ir uz acis orbītas pusi. Ir processus temporālis, šīs izaugums. Un processus frontālis, tas ir šīs izaugums, kurš arī ir tuvāk uz pieres pusi. Tad cūkai. Cūkai vaiga kauls oozigomātikum ir šis. Arī šeit viņš turpinās un iekšpusē mazliet turpinās. Tā kaut kā. Cūkai laterālā virsma fācies laterālis ir diezgan liela, bet orbītas virsma ir salīdzinoši maza, jo tā ir šī virsmiņa.
Un lūk, tas beidzās un tas sākās. Tad procesus temporālis ir plats, šis, un procesus frontālis ir lūk šis, kas arī nav ļoti liels. Tālāk sunim šis os zigomātikum ir lūk šis te ar apvilktajām līnijām. Es nodzēsīšu pēc tam tās līnijas. Lūk šādi. Un tā kaut kā. Tam ārējā virsma ir šī visa. Fācies laterālis. Iekš orbītas virsma ir lūk šī virsma. Lūk šī. Un tad šķir procesus temporālis un procesus frontālis.